Dzīvais ticības ūdens. Tas ir mūsu Dieva vārds. Jēzus Kristus gāja grūtu ceļu un piestāja pie akas un nolasīs šo stāstījumu. Šinī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievu, tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm: Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateica, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd, bet viņš tiem sacīja: Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam: Vai kāds viņam atnes, ko ēst? Jēzus viņiem saka: Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabūjis algu un vāc augļus, mūžīgais dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņa darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja: Viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Un sacīja sievai: Mēs vairs neticam tavām runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Šeit ir darbiņš, ko esmu paveikusi. No visām pusītēm palicis ir apakša, ja? Te mēs uzmetam vienā pusītē tiegus un pīsim tālāk apakšu. Un apakšu mēs pinam pa 2. 2 ņemam no vienas pusītes, 2 no otras. Un pinam zirneklīti. Liekam pāri, tam pāri un izvelkam cauri. Un pievelkam. Tagad no otras pusītes šiem pāri un izvelkam cauri.
un pievelkam. Tā man grūti parādīt, es pat nezinu, kā ir labāk. Varbūt šādi labāk redzēsiet. Un ņemam nākošos divus un atkal pinam nākošo pāri. Tad mēs varam izvilkt cauri šeit, lai apakša turās, lai nekarājās vienkārši. Un te pēc brītiņa parādīšu, ko esmu izdarījusi, ja? Jo no otras puses grūti tā parādīt. Velkam cauri, pievelkam un izvelkam atkal cauri un pievelkam. Un ņemam nākošos divus. Atkal liekam, velkam cauri. Tā to apakšu mēs viens pie otra nedaudz pieliekam. Tagad ņemsim šos divus, pieliksim, izvilksim cauri tai maliņai. Lai mums pie metāla savienojās. Jā. Nākošos ņemam divus. Varbūt, ka var redzēt, ko es te ķibinos. Nākošos divus ņemam, liekam tā, velkam cauri caur to metāliņu, lai mums tā apakša pieguļ. Jā. Nākošos divus ņemam. Cauri. Pievelkam. Nākošie divi mums ir. Šo metāliņu. Pievelkam. Parādīšu. Tā, jā, pinās. Turpinam tālāk. Ar pīšanu. Tak. Ņemam nākošos divus. Pinam.
Nu, vot. Puse ir nopīta un tādā veidā mēs turpinam tālāk. Jauku darbu un svētīgu dienu!